Esiet sveicināti Rīgas ziemas kausa sezonas atklāšanā. Pirmais posms biķernieku trasē un, protams, apstākļi kā vienmēr fantastiski. Mums ir sniegs, mums ir ledus, mums ir kupenes un viss pārējais, kas ir nepieciešams kvalitatīvām ziemas sacensībām. Kopskaitā vairāk nekā 180 dalībnieku šoreiz starta ar visām 3 piedziņām, protams, tāpat arī kits, juniori un dāmas. Tā kā cīņas būs karstas un skatīsimies, kas mums no tā visa sanāks. Kā tu izdomāji atbraukt uz Rīgas ziemas kausu? Kaut kā tā sanāca, tāpēc, ka šodien vēl no rīta meklējām trasīs, kur padriftēt. Aizbraucām uz vienu otru, sapratām, ka varbūt vēl vajag nedaudz mīnusiņus un sniegu. Un man pazvanīja Gusts un pateica, ka viņš ir šodien te braukā uz ātrumu. Un mēs izdomājām, kāpēc arī nepavadīt foršu dienu. Zīgā galvenais ir nonākt līdz startu un vienmēr gribēt braukt. Man tāds laikam vienmēr ir bijis skaidrs, ka es esmu ierūsējis diezgan 5 gadi nav braukti, bet man ir prieks, ka ziemas kauss ir izturējis un ka mans entuziasms nav nekur pazudis. Tas ir pats galvenais. Mums sāk parādīties arī mūsdienīgas mašīnas ziemas autosprintos. Kā ir ar GR Yaris pa trasi? Prasītos plašāk līkumi, lai ātrums ir, lai var, kā saka, vairāk ručkā iedot, jā, un pastūrēties, jā. Šī kartiņa trasa baigi grūti, jā, izlocīties, viņu baigi īsas un tās, jā. Arti, vai tu pirmo reizi piedalies ziemas sacensībās? Jā, es pirmo reizi piedalos ziemas kausā. Diezgan bailīgi tagad braukt ir pagaidām, jo tas ledus ir pa visu trasi. Liekas, ka visu laiku kupenā ietrieksies. Bet kā tev veicās līdz šim? Normāli vienreiz kupenā tikai iebraucu. Tikai vienreiz, jā? Jā. Tā ziemas, tas asums vai tās īpašības, kas nepieciešams, ar ko atšķirās no tā, kā asfalta braukšana vai grants braukšana? Ļoti savādāk. Jāmeklē laika kaut kāda saķere. Viss ir pilnīgi savādāk nekā braukšana. Tad nevar nemeklēt trajektorijas, bet ir jāmeklē, kur tu vari ātrāk tikt uz priekšu. Gust, tavs pirmās ziemas sacensības? Jā, pirmās. Kā patīk? Ļoti patīk. Forša trase, slīdēnā grūti ir jāuzmanās, kur slīd. Jābrauc vairāk, kur ir sniegs, saķere. Bija braucis pirms tam ziemas sprintus? Nē, šis ir pirmais gads, jā. Pagājuši gadu patrenējāmies kaut kur pa kādām teritorijām, ziemas trasēm, bet tagad, jā, šogad mēģinās kaut ko pabraukt, jā, intensīvāk, jā, uz laikiem. Šogad es gribēju kaut ko konkrēti spējīgāk braukt, paņēmu 328. Otrdien viņš atbrauc no Vācijas, 3 negulētas naktis, tad 1 testi mežā. Te es esmu sestdienā. Prieks ar jums visiem kopā būt. Vai ir kaut kāda zināma līdzība ar driftu? Principā jau visu laiku arī Sānslīdē sanāk braukt, vai ne? Te ir diezgan savādāk, tāpēc, ka te, ja driftā tu tieši gribi to mašīnu lielākā leņķi iemest, te tieši jācenšās viņu savaldīt, jo tajos mazajos līkumiņos priekš ritīgi slīd ārā. Bet jāmāk pareizajā vietā sabremzēt un kaut kā noturēt to mašīnu, lai viņi tieši neizslīd. Man tik izbeidzās stūrs pastiprinātais, tā kā, redzēs. Kaut gan es nobraucu labāk, ka viņš negāja, nekā ka gāja. Tā kā, redzēs. Plāns braukt visu sezonu? Jā, noteikti, ja šī tāda apstākļa ideāli, tad, protams. Pirmais brauciens bija labāks nekā otrais. Otrajā es bišķi tā kā šarpāk paņēmu, tur es jau dabūju pat 360 uzmest. Bet tagad es atkal esmu bišķi padomājis, nokoncentrējies, es ceru, ka ies bišķiņ labāk. Jā, kupenā saslīdējām, netikām ārā. Bet paši tikāt ārā? Jā, stūmām. Man mērķis ir pirmo vietu iegūt. Un kam tu ieteiktu šādā pasākumā atbraukt, pabraukāties, pavizināties, patrenēties? Pilnīgi visiem, tāpēc, ka te jau pa lielam neko nevajag ziemas trievs bez redzējuma un mašīnu, kaut tā, nezinu, ar mammas vai tēti mašīnu vienkārši atbrauc, pamēģina un varbūt sanāk. Tas nodara pēc tam ikdienā, tu jūties drošāk un viss var patrenēties, jā. Un pavadīt laiku dabā. Āķis lūpā brauksiet vēl? Jā, jābrauc vēl būs. Ļoti interesants pasākums, visiem iesaku atbraukt. Es teiktu, ka vajadzētu šeit braukt visiem tiem, kuriem gribētos saprast, kā ir bremzēt uz slidena seguma. Baigi labi var to iemācīties, var sajust, kā mašīnu nes, var sajust savas spējas.
kājiņu pietrenēt. Visi, kas bišķiņi baidās uz ielām kaut kur spiest to gāzi, atbrauc uz šejienu patestēt, un tad noteikti būs pripatiņu labāk. Nu ko, Rīgas ziemas kausa pirmais posms ir noslēdzies. Mums bija daudz sniega, daudz ledus, daudz dalībnieku un, protams, ļoti skaistas uzvaras. Bet mēs tiksimies jau otrajā posmā, kas notiks tieši pirms Ziemassvētkiem 23. decembrī.